Latvijā ieslodzījuma vietu pārvaldē strādā vairāk nekā 2000 amatpersonu un teju 500 darbinieku. Personāla apmācības nodrošina ieslodzījuma vietu pārvaldes mācību centrs, kas līdz ar gadiem ir gan morāli, gan fiziski novecojis. Tāpēc Latvijas korekcijas dienestu sistēmā kopš 2015. gada, ieviešot jaunu notiesāto resocializācijas koncepciju, dienas kārtībā arvien aktuālāks kļuva personāla komplektēšanas, apmācību kvalitātes, kā arī piemērotas infrastruktūras jautājums. Telpas, kurās šobrīd uzturās ieslodzījuma vietu pārvaldes mācību centrs, atrodas Rīgas centrāla cietuma teritorijā. Ilgstoši mācību centrā tika īstenot tikai viena tālāk izglītības programma ieslodzījuma vietu pārvaldes instruktoriem, un tas ir tiešām nepietiekami. Programmu neesamība, nepietiekama mācību centra personāla kapacitāte un mūsdienu prasībām neatbilstoša infrastruktūra bija galvenie argumenti 2019. gada lēmumam celt Latvijā jaunu modernu mācību centru. Ņemot vērā iepriekš minēto, projekta mērķis ir izveidot jaunu korekcijas dienesta personālam atbilstošu mācību centra infrastruktūru. Tādējādi Olainas cietuma teritorijā nodrošinot studentiem iespēju apgūt gan teorētiskās, gan arī praktiskās iemaņas. Lai nodrošinātu visām ieslodzījuma vietu pārvaldes personāla grupām vienādas iespējas apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, Olainas cietuma teritorijā top jauns mācību centrs. Jaunajā mācību centrā ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām būs iespēja apgūt profesionālās zināšanas, prasmes, apgūt jaunas programmas tām atbilstošās telpās. Jaunā mācību centra ēka būs aptuveni 2500 kvadrātmetrus plaša, un tajā atradīsies ne tikai mācību telpas, bet arī dienesta viesnīca, ieslodzījuma vietu pārvaldes muzejs, plaša auditorija, kā arī praktiskās telpas sportam un apmācībai. Jaunajā mācību centrā varēs apmācīt 150 darbiniekus vienlaicīgi. Mācību centrs vērs savus durvis 2024. gada rudenī, un tam būs būtiska loma arī jaunā Liepājas cietuma darbinieku apmācībā, kas dos atbilstošus darbiniekus jaunai resocializācijas sistēmai. Mācību centra būvniecību finansē Norvēģijas grantu programma. Noslēgti partnerības līgumi arī ar Norvēģijas korekcijas dienestu direktorātu, Norvēģijas ieslodzījuma vietu personāla akadēmiju un Romerika cietumu. Jo ceļot jaunu mācību centru, tiek veidots un attīstīts arī mācību saturs, lai sagatavotu Latvijas korekcijas dienesta personāla mūsdienīgas sodu izpildes nodrošināšanai. Vēl pavisam nesen Ieslodzījuma vietu pārvaldes mācību centrs nodrošināja tikai vienu profesionālās tālāk izglītības programmu. Taču šobrīd viss ir mainījies. Ieslodzījuma vietu pārvaldes mācību centrs nodrošina 5 izglītības programmas ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbinātajiem. Esošās profesionālās tālāk izglītības programmas mērķa auditorija ir ieslodzījuma vietu apsargi, uzraugi un jaunākie instruktori. Pēdējo 5 gadu laikā šo programmu ir apguvušas 267 amatpersonas. Tas ir vidēji 53 amatpersonas gadā. Eiropas sociālā fonda projekta ietveros tika izstrādātas 4 jaunas virsnieku sastāvu profesionālās pilnveides programmas, kur aprobācija tika uzsākta 2023. gadā. Papildus profesionālās tālāk izglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmām Ieslodzījuma vietu pārvaldes mācību centrs piedāvā arī virkni kvalifikācijas pilnveides kursu, kas nodrošina iespēju amatpersonām pilnveidot gan savas personīgās, gan profesionālās prasmes un kompetences. Projekta ietvaros īstenojam ne tikai būvniecības aktivitātes, bet arī saturiskās aktivitātes. Īpaši vēlos uzsvērt sadarbību ar norvēģu kolēģiem. Sadarbībā ar norvēģu kolēģiem izstrādājam gan personāla apmācības programmas, gan arī īstenojām pieredzes apmaiņas vizītes Norvēģijā. Projekta ietvaros veidojām mentoringu sistēmu. Tāpat projektu ietvaros veidojām muzeju konceptu. Vairākās ieslodzījuma vietās bija iespēja īstenot MQPL pētījumu. MQPL pētījuma mērķis ir noskaidrot nodarbināto un ieslodzīto dzīves un darba kvalitāti, jeb labbūtību. Līdz šim pētījums veikts 4 ieslodzījuma vietās, bet nākotnē izpēte regulāri tiks turpināta visās ieslodzījuma vietās. Projekta mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olainas cietuma teritorijā. Tiešā mērķa grupa ir ieslodzījuma vietu pārvaldes personāls. Tomēr jāuzsver, īstenojot projektu, ieguvēji būs arī ieslodzītie, sadarbības iestādes un sabiedrība kopumā.
Strādājām kopā drošākai sabiedrībai. Pievienojos mūsu komandai.